Sveicināti! Šodien mēs runājam par gradientiem. Pirmā mums ir bildīte, un no bildītes es esmu uztaisījis attēlu ilustratorā, kurā ir izmantotas gradientu pārējas. Tagad pamēģināsim to pašu atkārtot kopā. Es to darīšu ātri, jūs atkārtojat lēnāk. Jo vairāk dažādu laukumu mēs izmantojam, jo smalkāk es taisām pārējas, jo labāk izskatīsies gala bilde. Lūk, šeit lejā es taisīšu vēlreiz šādu attēlu. Pievēršam uzmanību lūk kādām lietām. Tie kalni, kas ir priekšpusē, šeit es taisu vienu gradienta pārēju. Tā ir viena forma. Šim kalnam ir 3, jo viņam ir tā vieta, uz kuru spīd saule. Šeit, teiksim, ir pārēja un te ir ēna. Te ir viena forma, te ir vēl viena forma, te atkal ir kalnam ēnas puse un saules puse. Apmēram 2, 3, 4 krāsu laukumi katrai smailei. Piemēram, šeit 1, 2, 3, šeit ir 1, tā kā te ir pārēja no tumšāka uz gaišāku. Skatāmies pēc situācijas. Kādu es instrumentu izmantoju? Es ņemu pen tool un sāku pavisam vienkārši no stūrīša apeju šo te formu. Nav tik svarīgi, cik precīza būs mūsu forma, tāpēc, ka tas īsti neko neietekmē. Tūlīt es paskaidrošu, kāpēc man tiek aizlieta forma, kamēr es strādāju. Pirmā forma ir gatava, es viņu pārvietoju uz leju. Jūs redzat, ka lūk šeit augšā man ir aizpildījums ieslēgts. Ja es viņu noņemšu, tad tā forma, kuru es vilkšu, piemēram, lūk šī te nākamā kalna forma, būs caurspīdīga. Kāpēc es to cenšos nedarīt? Pirmkārt, mēs neredzam šo te kontūru. Mēs zinām, ka viņa tur ir. Neredzam tāpēc, ka gan kontūras biezuma nav, gan aizpildījuma nav. Tāpēc, ieejot fill sadaļā ar vienu klikšķi, mēs varam izvēlēties jebkuru aizpildījuma veidu, bet ņemam lūk šo te white and black, un mēs varam ieiet gradient options iekšā. Lūk šajā te panelītī ar dubult klikšķi noklikšķinot uz pirmo krāsas aplīti, mēs tiekam iekšā mūsu swatches panelī. Un te ar pipetītes palīdzību mēs varam izvēlēties, ka lūk šī te krāsa būs zila. Dubult klikšķis uz otru krāsas laukumiņu, ņemam pipetīti un izvēlamies šo te pusi. Un mums ir nosacīti pārēji no šīs krāsas uz šo krāsu. Un tieši tāpēc es, kad nākamo reizi izmantošu instrumentu spalva, man jau ir aizpildījums manam nākamajam krāsas laukumam. Tad vēlreiz, ja mums nav aizpildījuma, mēs ejam uz fill, izvēlamies gradientu, ejam iekšā gradient options un nosakām, ka mums pārēja ir ar pipetīti no lūk šādas krāsas, no gaišas, dubult klikšķis uz šo aplīti, pipetīte uz lūk šādu nedaudz tumšāku. Protams, ka šo te slānīti mēs pārvietojam arrange, send to back. Visas maliņas apgriezīsim pēc tam. Un tas, kā ir vieglāk strādāt, ir tad, ja mēs strādājam ar aizpildījumu ieslēgtu. Pārvietoju uz leju, man arī vieglāk izdalīt viņu šādā gadījumā. Un šeit arrange, send to back. Ja mēs paņemsim gradientu lūk šajā sadaļā, tad mēs uzreiz redzam, no kuras uz kuru pusi. Un ja mums vajag, teiksim, no augšas uz leju, tad mēs pavelkam lūk šādi. Un tieši tas pats. Mums nav obligāti jāiet fill sadaļā, vienkārši dubult klikšķis uz šo te aplīti, ņemam pipetīti un norādām uz šo te krāsu laukumiņu. Dubult klikšķis uz apakšējo aplīti, pipetīte un norādām šo vietu. Un pēdējais, tas ir lūk šitā te, šīs virziens, šī te smailīte. Selection tool, ar shift velkam uz leju un trāpām pēc iespējas vienā punktiņā lūk te augšā. Un, protams, ka pārvietojam uz aizmuguri. Arrange, send to back. Pārbaudām, no kurienes uz kurieni mums iet pārēja, taisām viņu lūk šādi un atkārtojam visu to pašu ar pipetītēm. Te jau ir gaišāks un te vēl gaišāks. Un šī smaile ir gatava. Tālāk es to visu darīšu daudz ātrāk, bet princips mums ir skaidrs. Atkārtojam visu tieši tāpat kā lūk šajā te gadījumā.
Te es ņemu uzreiz divus objektiņus, pieņemsim, ka tās ir divas ēnas, un abiem reizē pievienoju vienu gradientu. Un principā tie būs tumši gradienti. Ļoti līdzīgi pēc tonalitātes. Tagad pārējiem pie tālākajiem kalniem. Tagad būtībā viss ir pabeigts, vajag tikai debesis pievienot. Tātad šito mēs pārvietojam uz leju un iezīmējam vienkāršu taisnu stūri, kurš aizpildītu to plakni, kurā ir debesis. Un pārvietojam uz leju. Novietojam aiz visa mūsu objekta un tā pati pārēja. No augšas uz leju vai nedaudz pa labi. Un pēdējo reizi izvēlamies pareizās krāsas. No šādas uz lūk šādu. Un vēl mēs varam ar šo te centrālo marķieri palielināt vai nu gaišās vai zilās krāsas daudzumu. Nu, lūk, tāds ir mūsu darbiņš. Varam salīdzināt ar to, kas bija pirms tam. Varbūt kaut kurā momentā labāk, kaut kurā sliktāk. Pacentieties uztaisīt kaut ko līdzīgu. Paldies par uzmanību, veiksmi darbā!